Latvijas dzelzceļa infrastruktūra ir valsts tranzīta koridora mugurkauls, bet pēdējā gada notikumi Ukrainā un Krievijā liek atcerēties to, ka Latvijas dzelzceļš ir valsts strateģisks nozīmes uzņēmums, kas nepieciešamības gadījumā pārvadā arī militārās kravas. Ziemeļatlantiskās alianses spēku smagās militārās tehnikas dislokācija Latvijā aktualizējusi jautājumu par šādas tehnikas drošu un ērtu transportēšanu pa dzelzceļu. Aizsardzības ministra Raimonda Vējoņa, satiksmes ministra Andrija Matīs un Latvijas dzelzceļa prezidenta Uģa Magoņa tikšanās reizē tika pārunāti svarīgākie jautājumi, kas saistīti ar militārās tehnikas transportēšanu uz Ādažu militāro poligonu. Mums ir ļoti nopietni jārunā par atbilstošu infrastruktūru, kas ir gan Rīgas osta, lidostas, dzelzceļa infrastruktūra, lai mēs katru šo tehnikas vienību, piemēram, tanku Abrams, varam nogādāt uz Ādažiem. Lai process noritētu veiksmīgi, pievadceļa izbūvei un ritošajā sastāvā jāinvestē aptuveni 1 000 000 eiro, jo, lai gan padomju laikā militārā tehnika Ādažos tika iekraut un izkraut regulāri, tomēr mūsdienu tanks Abrams ir teju par 20 tonām smagāks nekā tā laika padomju tanki. Šobrīd visām ieinteresētajām pusēm jāvienojas, kas būs investīcija avots, vai nepieciešamā nauda nāks no aizsardzības ministrijas, vai tā būs jāatrod Latvijas dzelzceļam. Tradicionālais Rīgas brīvosts rīkotais studentu zinātnisku pētniecisko darbu konkurss Osta pilsētai šogad aizvadīts ostas 815 gada pastāvēšanas zīmē. Vairāk Latvijas augstskolu studenti divās sacensību kārtās iezīmēja Rīgas kā ostas pilsētas tālākās attīstības vīziju. Konkurss būtība iepazīstināt skolas ar brīvos darbus un tās sarežģīto specifiku un, protams, jebkura tēma, ko studenti papildus papēta ārpus saviem tiešiem pienākumiem, veicina viņu redzesloku un it sevišķi tiešām šajā ļoti sarežģītajā biznesā. Lai gan cīņa starp komandām bija sīva, labākās izrādījās Latvijas Jūras akadēmijas studentes. Mūsu galvenā ideja bija Rīgas pasažieru ostas paplašināšana ar labās puses un kreisās puses atjaunošanu, pilnībā noformēšana kā pasažieru kuģu piestāde un ro-ro tipa novietne. Tā viss kravas pieņemšana, nodošana un, protams, Latvijas turistiem, lai viņi apmeklētu Latviju un mums jauniem osniekiem darbs. Jāpiezīmē, ka rudenī risināsies līdzīgs konkurss, tikai skolu jauniešiem. Ceļu satiksmes drošības direkcija turpina neplānotās smago automašīnu tehniskā stāvokļa pārbaudes uz Latvijas ceļiem. Pārbaudes tiek veiktas ne tikai uz valsts svarīgākajām artērijām, bet arī uz mazākas nozīmes ceļiem. Par šo gadu ir kopā pārbaudīti apmēram 2500 transporta līdzekļu. Galvenais akcents tiek likts uz bremžu iekārtas pārbaudi. Tālāk jau ir viss tas, ko mēs varam vizuāli pārbaudīt. Tās ir transporta līdzekļu riepas, to stāvoklis, gaismas ierīces, pārbaudām amortizatorus, atsperojumu un rāmju stāvokli. Ar vēlējumu turēt savus dzelzs rumakus kārtībā un jauku vasaru skatītājiem tranzītu aktualitātes atvadās līdz rudenim. Visu labu!